Hei, puiši, paskatieties! Purpura lidmašīnas dzinējs kūp tieši šeit pie krasta! Tas nozīmē, ka Huntrix lidmašīna bija iekritusi tieši tajā ūdens tilpnē. Tāpēc es paņemu savu GN magnētu, lai iemestu to tieši ūdenī un sāktu makšķerēšanu ar magnētu. Sāksim! O jā, puiši, skatieties! Es jūtu kaut ko! Jā, uz manas virsmas varēja just kaut ko. Tas nozīmē, ka uz mana magnēta ir kaut kas pieķēries. Paskatīsimies, kas tas ir. Šis ir ļoti smags atradums, puiši. Skatieties, tas nāk ārā no ūdens. Oho, traki! Kas tas ir? Vēl viena violeta lieta. Ak, mans Dievs, mēs to izvilkām no ūdens. Kas? Ak, mans Dievs! Šeit ir uzrakstīts Huntrix. Tas ir traki, bet kas tas ir? Izskatās pēc lidmašīnas daļas, varbūt spārna vai kaut kā tam līdzīga, bet tur rakstīts Huntrix. Tātad man bija taisnība, ka īstā Huntrix lidmašīna bija iekritusi tieši tajā ūdenskrātuvē. Izskatās, ka tas ir patiesi. Šī ūdenskrātuve šķiet biedējoša un bīstama, bet tagad mani tas ieinteresēja. Ja mēs jau šeit atradām lidmašīnas dzinēju un spārnu, tas nozīmē, ka lidmašīna ir pilnībā iznīcināta. Tātad mana mīļākā grupa K-pop Demon Hunters, es domāju, Huntrix, viņi ir miruši. Vai varbūt tomēr nē. Varbūt es joprojām varu izmantot savu GN magnētu, lai mēģinātu viņus izglābt, lai atrastu vēl kādas norādes. Tāpēc turpināsim makšķerēt ar magnētu. Labi, tas ir lieliski! Tukšs! Bet tagad, jā, virve ir pievilkta. Tas nozīmē, ka mums kaut kas ir, un mēs tūlīt izvilksim to no ūdens. Tikai paskaties uz tiem burbuļiem, skaties uz šiem burbuļiem. Tas nozīmē, ka atradums būs ļoti liels. Izvilksim to ārā. Es pat redzu, ka kaut kas nāk ārā no ūdens. Tas ir kaut kas balts, vai kas tas ir? Ak, pagaidi! Ak, mans Dievs, puiši! Kas tas ir? Tas ir kaut kas balts un violets. Un izskatās, ka... Nē, puiši! Izskatās pēc rūmi galvas. Ak, mans Dievs, nevar būt! Mēs dabujām to lietu uz magnēta. Tas nozīmē, ka rūmi no K-pop Demon Hunters ir mirusi. Paga, nē! Kā tas varētu darboties ar magnētu? Galvas nav no metāla vai magnētiskas. Vai tā ir īsta galva vai kas? Nē, acīm redzot nav. Tā ir kaut kāda plasmasas manekena galva vai kas tam līdzīgs. Varbūt tas ir kāds jauns K-pop Demon Hunters produkts. No Huntrix. Es esmu jaunā Prowling Plane preču īpašnieks. Polija Plane? Ak, nē. Mēs joprojām esam ieinteresēti. Vai Huntrix ir dzīvs vai nav? Ak, mans Dievs, tas ir traki. Bet jebkurā gadījumā paskaties, mēs atradām daudz pierādījumu, ka visa šī situācija ir īsta. Tātad šī vieta nav tik droša, kā izskatās. Šī vieta ir biedējoša un dīvaina. Šī patiesībā ir Huntrix lidmašīnas avārijas vieta. Tātad turpināsim mest magnētu, lai redzētu, ko vēl varam izzūkt no šī ezera. Bet tagad man ir šaubas, vai tas tiešām ir īsts, vai arī kaut kas viltots. Es neesmu pārliecināts. Tāpēc mums noteikti jāturpina makšķerēt ar magnētu. Un es jūtu, ka tur kaut kas ir. Mums vajag iegūt vairāk pavadienu. Kur ir Huntrix? Kur ir pilots? Kas ir noticis? Kāds bija lidmašīnas avārijas iemesls? Un puiši, skatieties, es jūtu kaut ko. Mēs tūlīt izvilksim vēl kaut ko no ūdens. Atkal kaut kas violets, puiši, paskatieties! Paga, kas tas ir? Tas ir kaut kāds teikanna vai kas? Vai arī, bet ja tā ir teikanna, kāpēc tur ir vadi? Vadi? Un tas ir violets. Ak, un paskaties, tur rakstīts K-pop. Tā nav teikanna. Tas ir lidojuma reģistrātors. Jā, K-pop Demon Hunters lidojuma reģistrātors, tāpēc tam ir vadi. Tas nozīmē vēl vienu savienojumu. Mēs varam noskaidrot, kurš ir vainīgs K-pop Demon Hunters lidmašīnas avārijā. Bet vispirms turpināsim makšķerēt ar magnētu un iegūsim vēl vairāk pavadienu, lai beigās iegūtu pilnu ainu.
Bet, draugi, ja jūs vēl skatāties šo video, neaizmirstiet tagad abonēt, un pēc tam, kad jūs nospiedīsiet patīk, es jums parādīšu šī lidojuma reģistrātora saturu. Tātad mēs atgriezīsimies pie lidojuma reģistrātora šī video beigās, bet tagad turpināsim makšķerēt ar magnētu. Paskatīsimies, ko vēl varam izvilkt no šī ūdenskrātuves. Kur notika lidmašīnas avārija? Un kā tas patiesībā ir saistīts? Ar K-pop Demon Hunters. Vai arī tā bija vienkārši izklaides lidmašīna, vai arī Huntrix bija tajā uz klāja? Es nezinu, bet tagad es noteikti jūtu kaut ko uz savas makšķeres un redzu burbuļus. Tātad mēs tūlīt izvilksim to lietu un paskatīsimies, kas ir zem ūdens. Jā, mēs tūlīt redzēsim, kas ir zem ūdens. Oho, vai tu redzēji to? Oho, kas tas ir? Ak, Dievs, tas ir traki, puiši! Oho, tas ir Huntrix ierocis! Skaties, cik liels un spēcīgs tas ir! Bet es neatceros, vai tas ir Rumija ierocis vai kāda cita? Jā, es esmu liels Huntrix fans, bet ja tu zini, kam pieder šis ierocis, droši ieraksti to komentāros. Bet es esmu pārliecināts, ka tas ir Rumija ierocis, jo šis ir visspēcīgākais, vai ne? Jā, puiši, bet ja mēs atradam to lietu zem ūdens, tas varētu nozīmēt, ka Huntrix bija lidmašīnā, viņi bija uz klāja. Un tagad viņi ir zem ūdens, tāpat kā visa lidmašīna. Vai arī nē. Varbūt mums joprojām ir iespēja viņus izglābt. Varbūt mums joprojām ir iespēja atrast Huntrix dzīvus. Tātad ņemsim lielo magnētu un turpināsim makšķerēšanu ar magnētu. Šī vieta joprojām ir pilna ar noslēpumiem, kas saistīti ar lidmašīnas avāriju. Bet mans magnēts un mēs esam šeit, lai noskaidrotu visu, kas ir paslēpts zem ūdens. Un tieši tagad, jā, es tiešām jūtu kaut ko nepārāk smagu, kaut ko nepārāk lielu, bet noteikti svarīgu manai izmeklēšanai. Paskatīsimies, vai šī lieta ir saistīta ar Huntrix vai K-pop Demon Hunters. Jo es redzu dīvainus burbuļus. Un skatieties, puiši, kaut kas biedējošs un kaut kas dīvains iznāca no ūdens. Ak, mans Dievs, kas tas ir? Vai tas ir galvas kauss? Un vai tā ir lidotāja cepure? Ak, mans Dievs, tas ir traki! Tā ir lidotāja cepure, un tā ir lidotāja galva, kas izkrita no ūdens. Ak, mans Dievs, vai tas ir patiesi? Tātad tas nav pilnībā viltots. Tā ir visa patiesība. Es biju Huntrix pilots, un tagad vairs neesmu. Kas tam pietrūkst? Nē, tātad vai tas ir patiesi? Vai tas ir pa īstam, puiši? Nē. Tātad mēs esam par vēlu. Huntrix ir miruši. Ak, ko? Mēs atradām tik daudz lietu. Mēs joprojām atradām tik daudz lietu, kas saistīts ar Huntrix lidmašīnu. Un tagad mēs uzzinājām, ka pilots, tās lidmašīnas pilots, arī ir miris. Mēs nepaspējām viņu izglābt. Nē, piedodiet. Piedod, Huntrix pilot, piedod! Bet mums joprojām ir dažas noslēpumi. Ja mēs atradām pilotu, kur bija Huntrix, un ja notika lidmašīnas avārija, kāds bija tās iemesls, mums joprojām ir viena ļoti svarīga detaļa. Tas ir digitālais lidojuma reģistrātors. Un mēs noklausīsimies šīs ierīces saturu tuvāk mūsu video beigām, tāpēc turpiniet skatīties. Mēs noskaidrosim, ko šis kapteinis ierakstīja pirms lidmašīnas avārijas. Kāds bija īstais iemesls Huntrix lidmašīnas avārijai tajā biedējošajā ūdens tilpnē? Tātad tagad es metīšu savu gēnu magnētu pēc iespējas tālāk. Tātad man vajag ļoti stipru puiku un jūsu atbalstu. Ar jūsu laikiem, draugi. Darām to tūlīt. Jā, tas bija labs metiens, vai ne? Es esmu labākais magnētu meklētājs visā pasaulē, tāpēc labāk abonē, ja vēl neesi to izdarījis. Paskatīsimies, vai ir vēl kāda norāde manai izmeklēšanai. Jo es esmu kā detektīvs. Es esmu lielākais Huntrix fans, un es tūlīt atradīšu vēl vienu atradumu.
Jā, mans atradums ir pie magnēta, un mēs tūlīt dabūsim to lietu. Bet mums jābūt ļoti uzmanīgiem, citādi mēs varam pazaudēt atradumu. Bet, draugi, es to jūtu, tas nāk ārā, tas nāk ārā! Ak, mans Dievs, tas ir rokturis, tas ir zobens! Tas ir zobens no Huntriksa! Ak, mans Dievs, šis ir viens no visefektīvākajiem. Viens no bīstamākajiem ieročiem no Huntriksa. Viņi izmantoja šo lietu, lai cīnītos pret dēmoniem. Dēmoni? Dēmoni! Varbūt dēmoni bija lidmašīnas avārijas iemesls. Tāpēc mēs atradām zobenu un atradām arī rūmī ieroci. Viņi izmantoja šos ieročus lidmašīnā, lai cīnītos pret viņiem. Viņi cīnījās. Viņi nogalināja dēmonus, vai ne? Tātad tagad viss saliekās kopā. Bija reis, parasts reis ar hip-hopa Huntriks lidmašīnu, bet uz klāja bija gan dēmoni, gan Huntriks. Un viņi cīnījās tieši uz Huntriks lidmašīnas klāja. Bet kāpēc tā avarēja? Varbūt dēmoni uzbruka pilotam, un tas bija iemesls, kāpēc tika zaudēta kontrole pār lidmašīnu, un viņi nokrita tieši tajā ūdens tilpnē. Varbūt. Bet tomēr mēs atradām pilotu. Mēs neatradām Huntriks un neatradām nekādas norādes par dēmoniem. Tāpēc turpināsim mest magnētu. Nē! Atvainojiet par to, puiši, bet man ir vēl viens loms. Noteikti, jā. Es jūtu kaut ko zem ūdens. Tas varētu būt vēl viens pavadiens manai izmeklēšanai. Un tagad ir laiks izvilkt to ar magnētu izcelto atradumu no ūdens pēc iespējas uzmanīgāk, puiši. Un šī lieta nāk ārā. Kaut kas sarkans un kaut kas zils. Kas tas ir, puiši? Kas tas ir? Vai tas ir dēmons? Ak, mans Dievs! Vai tas joprojām ir bīstams? Vai tas joprojām ir tik biedējošs? Bīstams! Ak, mans Dievs, bet varbūt kas ir viņa galvā? Mans Dievs, nu taču, kas pie velna? Izskatās, ka dēmonam galvā ir milzīgs nazis, un tā galva izskatās tā, it kā tā būtu nogriezta. Šis dēmons izskatās sakauts. Tas patiesībā ir nogalināts dēmons, vai ne? Tātad Huntriks uzvarēja šo gaisa kauju. Viņi uzvarēja šo lidojuma kauju. Viņi nogalināja visus dēmonus, vai ne? Bet kāpēc tad joprojām notika lidmašīnas avārija? Dēmoni sabojāja dzinēju. Tas, ko viņi izdarīja, ko viņi paveica. Bet, puiši, man joprojām nav nekāda ziņa par meitenēm no Huntriks. Mums ir pilots, mums ir dēmons, kurš cerams ir nogalināts, bet nekādu ziņu par Huntriks. Bet mums ir lidojuma reģistrators. Varbūt mēs varam iegūt kaut ko no tās lietas. Varbūt mēs varēsim noskaidrot, vai Huntriks vēl ir dzīvs vai nē. Turpinām mest. Tātad ejam vēl vienā pastaigā, vai ne? Jā, puiši, man ļoti patīk mašķerēt ar magnētu. Man patīk izmeklēt noslēpumus no tās vietas, jo tur ir dīvaini un biedējoši. Un es esmu Slav, vienīgais cilvēks, kurš var jums parādīt daudz makšķerēšanas ar magnētu. Tāpēc, ja jums tas arī patīk, droši abonējiet jau tagad. Un šoreiz vēl viens smags atradums. Jā, puiši, tas ir diezgan smags un interesants. Un mums ir daudz burbuļu. Tātad pastīsimies, ko mēs šoreiz dabujām. Ak, mans Dievs, kas tas ir? Oho! Wow, es zinu! Šī ir vēl viena daļa no Huntriks lidmašīnas. To sauc par šasiju. Ak, mans Dievs! Tātad pilots gatavojās nosēsties, vai ne? Bet jūs zinat, puiši, nosēšanās uz ūdens ir visgrūtākā lieta, kad tu vadi lidmašīnu. Tā varētu būt avārijas iemesls. Varbūt šim pilotam nebija pietiekami daudz pieredzes. Bet jebkurā gadījumā tā noteikti ir violeta daļa no violetās Huntriks lidmašīnas. Tas ir vēl viens mūsu pavadiena puzles gabaliņš. Tagad izvilksim vēl vienu atradumu no ūdens ar manu gēnu magnētu, un tad pāriesim pie digitālā lidojuma reģistratora. Sāksim darboties! Tas ir ļoti dīvaini un ļoti aizdomīgi, puiši. Mēs gandrīz visu lidmašīnu izvilkām no ūdens. Mēs dabujām daudz lietu, kas saistīts ar Huntriks, bet ne drēbes, ne īsti mati, tikai manekena lietas. Tātad joprojām nav pierādīts, ka Huntriks ir miruši.
Viņi joprojām varētu būt dzīvi. Jā, tas ir vēl viens atradums noteikti. Es jūtu, ka uz mana magnēta kaut kas ir. Tāpēc būsim ļoti uzmanīgi, lai to dabūtu ārā. Pēdējais, bet ne mazāk svarīgais atradums no ūdens. Un ja tas ir, es redzu kaut kādu sudrabainu lietu. Ak, kas tā ir soma vai kas? Ak, mans dievs! Nē, tur no ūdens nāk ārā kaut kādas virves, trakums, kaut kas spilgti zaļš, un kas vēl? Oho, un kaut kas violets! Bet tā violetā lieta izskatās pēc vēl vienas lidmašīnas atlūzas daļas. Bet kas tas ir? Pagaidi, tie ir kaut kas sarkans. Ak, mans dievs! Tā ir mugursoma ar kaut kādām siksnām un drēbēm, kas plīvo vējā. Un te ir uzrakstīts Gino. Pagaidi, ko? Gino ir dēmons. Bet cik es zinu, Gino mīlēja Rumi. Viņš ir attiecībās ar viņu. Bet tā nav mugursoma. Tas ir Gino izpletnis. Tātad Gino bija lidmašīnā, bet viņš izlēca ar savu izpletni. Bet kas notika tālāk? Tagad tā ļoti, ļoti dīvaina norāde. Tur bija pilots, tur bija dēmoni, un varbūt te bija Huntriks un Gino lidmašīnā. Bet mums ir jāliek kopā visa bilde, un tam mums vajag digitālo lidojuma reģistrātoru. Pieslēgsim to. Tātad, puiši, es esmu pieslēdzis šo K-pop Demon Hunters lidojuma reģistrātoru savam telefonam. Un mums ir iegūta ierakstītā K-pop lidmašīnas melnā kaste. Tātad ir pienācis laiks to atskaņot un noskaidrot, kas īsti notika reālajā dzīvē. Atribūti ir kārtībā, viss izskatās labi. Tātad jā, mēs lidojam. Tas droši vien ir kapteinis, kur mēs jau iepriekš dzirdējām, vai ne? Izskatās, ka mēs krītam, ak, Dievs! Dzinējs, riteņi, hei! Viņš kaut ko saka, viņš saka kaut ko par dzinēju atteici. Ak, mans dievs, viņš kliedz. Tātad, puiši, bija dzinēja atteice, un es domāju, ka to izraisīja dēmons. Turpināsim klausīties. Dēmoni, viņi ir viscaur. Jā, viņš kaut ko saka par dēmoniem, bet mēs joprojām nezinām, vai Huntriks bija uz klāja vai nē. Ak, mans dievs! Dēmoni! Dēmoni! Skaties, tā ir meitene, kas kliedz! Meitene kliedz! Tā varētu būt Rūmī vai Mīra vai Zoja. Ak, nē! Redzi, tu arī dzirdēji cīņas skaņas, vai ne? Jā, viņi cīnās! Huntriks cīnās pret dēmoniem! Ak, nē! Kapteinis saka, ir pilnīgi atteice! Viņiem jānosēžās uz ūdens! Sveiks, meitenes! Kas tur runā? Sveiks, Huntriks! Vai tas ir Gino? Tā ir vīriešu balss, vai ne? Kas būs tālāk? Man ir izpletnis. Turies pie manis un kāp ārā. Ak, mans dievs! Gino paņēma visas meitenes no Huntriks un izglāba viņas, izlēkdams no krītošās lidmašīnas. Ak, mans dievs, bet kas notika tālāk? Ģenerāli! Bet kas ar mani? Es negribu. Pēr! Tas bija pilots ar dēmoniem lidmašīnā. Bet mēs varam pieņemt, ka meitenes no Huntriks tika izglābtas. Gino viņas izglāba. Wow, tas ir traki, man tas patīk. Jā, lidmašīna ir iznīcināta. Bet Gino izglāba ne tikai Rumi, bet arī visu Huntriks grupu. Tātad tagad man izmeklēšana ir pabeigta. Mēs ieguvām visu nepieciešamo no šī digitālā lidojuma reģistrātora. Un es ceru, ka jums patika šī neparastā magnētiskā makšķerēšana. Ja jā, neaizmirstiet abonēt, puiši! Un, protams, rakstiet pēc iespējas vairāk komentāru. Un, protams, nospiediet patīk šim video. Mani sauc Slavs. Paldies, ka skatījāties! Uz redzēšanos!